Tūdaļ, Ausma izstāstīs mums visu par tiem, kuri mūs besī ārā. Ja tu pavasarī to savu besi velti tam kaitēkļu baram, kas jau ir uztrinis zobus pret tavu dārzu, tad varbūt tev paiet mierīgāka vasara, vai arī tu vismaz viņus vari nosaukt vārdā un varbūt arī secīgi kaut kādas pretpasākumus, kurus ir jāizdara jau pavasarī, lai rudens būtu mierīgāks, vai arī tas vienmēr būs par petumu mobili, nekad nebeigsies šī realitāte. Ausma, es par rādio dzirdēju, ka atkal tiem 6 zobju, vai 7 zobju, vai cik nebūtu viņiem ir zobi, mizgrauži mežos ir pamodušies, ērces esot pamodušies. Kad mostās viņi ilgāk guļ tie mūsu dārza šitie te, vai viņi sen jau apēd visu, piemēram, zem zemes, kamēr vēl viss nav pat asniņos izplaucis? Jā, par to mēģināsim tūlīt tikt skaidrībā. Tātad vispirms es gribēju vedināt uz to domu, ka būtībā, kas tad ir senāks, cilvēks vai kukainis? Protams, ka tas ir kukainis, jā, jo, ja cilvēka nebūtu, kukaiņi bija, ir un būs, jā. Jautājums, kā mēs ar savu dzīvesveidu, ar savu to, ko mēs darām, kā mēs viņus ietekmējam, jā. Daba būtībā vienmēr meklē šo te līdzsvaru. Ja mēs līdzsvaru pajaucam, daba no savas puses, jā, dot vai tādus kukaiņus, vai tādus kukaiņus, tas nozīmē, ka mēs kaut ko esam sadarījuši, ka tas ir tas, cēloņa rezultāts, ja, ko mēs redzam. Bet ir tādi, protams, kukaiņi, ko mēs esam pieraduši, ja īsti nezinām, tad pajautāt, kas tie tādi, bet kur mēs reāli redzam, ja bija, pieņemsim, ābele vienos ziedos, ja, un nebija ne augstuma nekāda, ziedi nenosala, bet arī ražana, nekādīga, ja. Tātad ir cilvēkam, kuram ir kaut kāds dārs, ir kaut kāda, mazāka vai lielāka platība, jāiemācās, vismaz tie izplatītākie kukaiņi atpazīt. Protams, ka viņi pa ziemu nekur nepazūd, viņi pa ziemu eksistē tikai savādāk nekā cilvēks. Ja mums vajag ēst gan visos 4 gadalaikos, tad tas kukainītis aiziet tādā, mēs sakam, diapauzē, ja viņam tā vielmaiņa paliek tik lēna, ja, ka viņš mums liekas varbūt jau ir beigts, bet viņš īstenībā nav beigts, viņš pārcieš šo te nelabvēlīgo laika posmu. Tad, protams, visiem kukaiņiem nav vienādi. Ir kukaiņi, kuri pārziemo oliņu fāzē, ja, izdētas oliņas kaut kur uz nezāļu stiebriem, kaut kur zem lapām, kaut kur aizmizas uz zariņiem. Ir kukaiņi, kuri pārziemo kūniņu fāzē, ja, kūniņas arī var būt gan zemsedzē, tas ir tā augu valsts, kas ir sažuvusi virs zemes, gan augsnē var jāpārziemot, gan arī tātad kokos, ja kaut kur pie mizas. Un vēl jau var pats kukainis pārziemot, ja? Arī kukainis mēdz tā pati mūsu, man nav diemžēl attēla, tā pati zeltactiņa, kuru reti kurš pazīst, jo tas ir mūsu saucamais derīgais kukainis. Viņi arī kā pieaudzis kukainis pārziemo, ja? Un nākot siltākam laikam, tad iesāks savu tālāko attīstību, ja? Jaunās paaudzes veidošanu un tā tālāk. Interesanti ar cilvēku ir tā, ka viņam skaitās, sliktie kukaiņi mums skaitās tie, kas ēd to pašu, ko mēs ēdam, ja. Mums garšo salāti, kukaiņam garšo salāti, mums garšo āboli, arī kukaiņi skatās, kā ābolus apēst. Sanāk, ka mums tie sliktie kukaiņi ir vairāk veģetārieši. Un tie labie kukaiņi, ja, kuri, atkal tos kas mums nepatīk, lieto savā uzturā, ja, piebeidz. Mēs sakam, tie ir mūsu labie kukaiņi, ja. Tātad labie kukaiņi arī dabā ir. Tātad ir šīs te barības ķēdes, ja, kur, ja nebūtu saucamo mūsu slikto kukaiņu, jautājums, ko daži labie kukaiņi,
ko mēs zinām, ko viņi ēst uzturā. Tātad būtībā, ja mēs pilnīgi mūsu vēlēšanās būtu, lai visi sliktie kukaiņi pazūd, tad līdz ar to, diemžēl, pazust arī labie kukaiņi, un mēs nemaz vairs beigās laimīgi nebūtu. Tātad te man ir šī slaidiņā parādīts, ka pie sliktajiem ir dažādi smecernieki, labgrauži, sēgrauži, sprakšķi, kas tik tur nav, ir veseli skaistie tauriņi, kuri kāpura stadijā, taurenis jau neko, bet viņu kāpuriņš tātad ir tas sliktais, kas grauž lapas vai izgrauž ziedu vidus un tā tālāk. Un tad ir visi pazīst laputis, kas sūc augu, un ne tikai laputis, tātad arī blaktis, balblusiņas, bruņutis, stripši, tātad ir vesela rinda, kas nodarbojas ar suliņas sūkšanu, no auga. Tātad pēc tā, kuram kukainim ir šis te cikls, kā viņi aug, var arī vairāk izprast, ko tad kurā brīdī var darīt. Un ir, ja mēs, piemēram, pazīstam, kāda izskatās tā pati laputs, ja viņa būs savādākā krāsā, viņa arī būs laputs, vienkārši viņa būs uz citiem augiem pielāgojusies, un tādā ziņā mēs varam saprast, ka tā ir tā pati laputs. Lūk, nākošo slaidiņu parādīšu. Kas tad pavasarī ir visagrāk būtu jādara? Būtu jādodas uz saviem ogulāju krūmiem un jāpaskatās, ja tie ir mums upeņu krūmi, tad jāskatās, kā šī attēlā, piepūstie pumpuriņi. Ja ir piepūstais pumpuriņš, tātad viņš neplauks, viņš piepūsts arī paliks un vēlāk sažūs. Tas nozīmē, ka katrā pumpuriņā ir vairāki simti mazu mikroskopisku ērcīšu. Mēs ar acīm viņas nekad neieraudzīsim. Mums vajadzētu tādu kārtīgu palielināmo stiklu no to mikroskopa, un tad mēs to pašu kukaini ieraudzītu. Tātad šis ir ļoti agras kukainis, kurš būtībā pat var teikt, skatoties kāds marts, aprīlis, pie pirmajām siltajām dienām arī var pārvietoties uz blakus esošajiem pumpuriem. Un tādā veidā, ja tur mēs redzam to uzpūsto pumpuru, ja mēs viņu nenolasam, viņu ne tikai jānolasa, viņus nedrīkst nomest turpat pie krūma, jo ērcīte spēj pārvietoties. Tātad visi nolasītie pumpuriņi būtu jāsadedzina. Un, ja mēs to neizdaram, tad tas ir tā vieta, no kurienes tad ērces izplatās pa to visu krūmu tālāk. Ja ir ļoti daudz šo pumpuriņu, tad attiecīgi viss zars līdz pašai apakšai būtu jāizgriež un jāsadedzina. Bet, ja ir tā kritiskā situācija, ka viss krums ir vienos piepūstos pumpuros, tad krums vairs ar to galā netiks. Jums būtībā šis krums būtu viss jānogriež nost. Var, protams, nogriezt un cerēt, ka tur no pašas apakšas ataugs veselīgi zari. Bet cik es esmu redzējusi praksē, tas īsti tā nestrādā. Tomēr tā ērce diezgan tālu aiziet un liekas, ka viņai kur ta nu būt, bet arī uz ataugušajām krūma atvasēm viņa visbiežāk arī atkal parādās. Tā ka tā ir diezgan grūta cīņa ar šo te ērci. Ja grib tā vienkārši tik galā, tas nav iespējams. Tātad labāk, ja laicīgi pamanīt, laicīgi novākt tātad martā, var vēl aprīļa sākumā, šo te darīt. Būtībā līdz lapu plaukšanai būtu šie te uzpūstie pumpuriņi jānovāc no krūmiņa nost. Un Attiecīgi mūsu dienās, protams, piedāvā daudzas jaunas šķirnes, kur arī rakstīts, ka izturīga pret šo te pumpuru ērci. Tas nozīmē, ka vai selekcionāram varbūt ir izdevies radīt ar biezākām lapām, vai garšas ziņā. Kukaiņiem jau arī ir sava garšas izvēle. Viņi
Tātad upeņu ērts arī izvēlēsies starp šķirnēm, kuru tad šķirni viņa vispirms sāks iekārtoties, kurā, Tātad, kurā būs šīs te mīkstākie audi, mīkstākas, tātad vieglāka pieeja barības vielām, tur viņa arī iekārtosies. Tālūk, un, protams, ja kāds krūms ir jums ērts ir pievarējuši šo te krūmu, tad tai pašā vietā upeņu krūmu nevajadzētu stādīt, tad mēs kaut ko citu tur labāk iestādam. Nākošais, par ko es par tīklkodēm. Tīklkodes mēs parasti gan redzam pēc Jāņiem, ieraugām šos te tīklojumus. Es ieliku šo bildi nevis tā, ka, lai jūs saprastu, ka agri pavasarī kaut kur tīkli parādīsies, nē. Es ieliku šo bildi tāpēc, lai saprastu, ka tīklkode no oliņās, tātad viņai uz zariņiem ir sadēts jau rudenī, jau oliņās pārziemo tīklkode, un tad, kad ir silts laiks, šie kāpariņi, protams, no oliņām sāk šķilties ārā. Varētu te būt jautājums, kā saprast, kas tad ir siltais laiks. Kukaiņiem tas ir optimāli +10, +15 grādi, ka viņi aktīvāki paliek. Protams, ka viņi sākumā tagad vēl lapas tikko sāk plaukt, kukainītis vēl ir maziņš, tātad arī vēl mums reāli dienas ar +10, +15 grādiem pēc kārtas daudzas nav bijušas, tā ka vēl tas nav, bet kad visvairāk kukaiņu uzrodās? Uzrodās tad, kad ir šis te apmēram maija otrā puse, kā kuru gadu, kad iestājas šis siltais laiks, mēs steidzamies visu kaut ko stādīt, un tad sāk viens pēc otra ziedēt. Puķes zied, pēc tam krūmi zied, augļu koki zied, un šajā ziedēšanas laikā lielākā daļa kukaiņu arī jau ir aktivizējušies. Un tātad šeit tīklkodei attēlā redzams jau ir kūniņas. Būtībā pie mums Latvijā ir 3 veidu tīklkodes. Visbiežāk mēs, vismaz pagājuši gadu Jūrmalā visbiežāk varēja redzēt, kad gāja uz jūru un šīs te ievas satīklotās. Tātad viena no kodēm ir ievu tīklkode. Augļu dārzos ir augļu dārzu tīklkode, ābeļu tīklkode, un attiecīgi tur, mums varbūt tik sīki tas nebūtu pat jāsaprot, jo tur atšķirās pēc tā, kādā krāsā kūniņas, vai viņas biežāk vai retāk izvietotas un tā tālāk. Tātad rudenī uz augļu koku zariem ir viņu oliņas, Šajā fāzē, ja mēs šos te krūmus, tas ir atvainojos kokus, balsinājums, pāriet oliņām, tas taču arī oliņa būs jau pārklāta ar šo te balsināmo šķīdumu, un tas vairs kukaiņiem nepatiks, šādā veidā. Ja mums tas ir retināti augļu koki, tur nav kaut kāds biezoknis. Ja mums uz augļu kokiem nav tik daudz sunu un ķērpju, tās ir visas kukaiņu slēptuves. Tātad aiz mizām, kas atlobījusies aiz sūniņās iekšā, tur ļoti labi var paslēpties šie kukaiņi. Bet tad, kad šito te jau redzam, ka ir daudz kāpuri un tīklos, tad vislabākais, protams, ja tie nav, nezinu, cik hektāri, jo šajā fāzē caur tīkliem nekas neiedarbojas, viņi slēpjas zem tīkliem. Tātad ejam ar rokām vācam vienkārši nost visus tīklojumus. Un attiecīgi atceramies, ka tīklkode arī var būt šajā te zemsedzē saucamajā, kur ir lapas rudenī sakaitušas un visu. Būtībā mums sanāk tā, mēs piekrūmiem augļu dārzā vai vienalga sakņu dārzā veicam šos te profilaktiskos pasākumus, tātad nogrābjam atmirušās daļas, kultūra augus rudenī aiznesam projām, tātad izgriežam, nav sabiezināti stādījumi. Tie visi arī ietekmē
ka kukainim ir mazāk vietas, kur noslēpties. Turklāt, ja ir vēl putni piesaistīti, mēs esam ziemā varbūt barojuši tos putnus, tātad putni arī rosīsies. Putniem jau arī vajag ēst pavasarī. Ko viņi ēdīs? Viņi ēdīs šos te vabolītes, kāpuriņus, jā. Tātad šis te balans būs starp putni, mūsu nevēlamie kaitēkļi. Vēl šeit es varbūt pieminēšu šos labos, kas mums skaitās labie kukaiņi. Ja? Tās ir skrejvaboles, tās ir spīļastes, tie ir zirnekļi, tās ir bizmārītes un zeltactiņas. Viņiem taču arī, ja būs pilnīgi izkopts dārs, viņi pamatā labie kukaiņi daļa ir nakts kukaiņi. Viņi naktī iziet ārā medībās. Tātad viņiem vajadzīgas paslēptuves. Kur var paslēpties? Var paslēpties kaut kādā akmeņu krāvumā, kaut kādā dēļu kaudzē. Ja? Tātad, ja ir tādas vietas, ko mēs viņiem esam atvēlējuši, tad mums ir cerība, ja, ka tur mūsu derīgie kukaiņi arī būs. Ja? Un varēs piedalīties šajā te procesā ierobežošanas. Tā te man ir minēts prezentācijā, ka uz jaunajiem kokiem mazāk, vecajos kokos vairāk kaitēkļu. Tas viegli saprotams, jo jaunajos kokos parasti jaunos kociņus nobalsina jau februārī, martā, lai miza nesprēgātu, un tur ir mazāk vietiņas, kur paslēpties būtībā, un mazajiem kociņiem arī vieglāk, ja, piemēram, šī tīkla, ko tur savus tīklus uztaisa, viņu ābalīta nav liela, mēs paši ar rokām arī novācam šos te kāpurus. Tālāk man ir aveņu dzinumu muša ielikta, lai tātad kā izskatās, ja? Tad, kad paliks mazliet siltāks laiks, uzreiz nāks avenēm jaunie dzinumiņi no zemes ārā, ja? Un, kad ieraugam šādu te skatu, tā kā aizlaus, ja, šis dzinumiņš, tad ļoti labi būtu, ja šo te tikko mazo dzinumiņu visu izgriezt ārā un arī aizvākt, jo iekšā ir kāpuriņš. Tātad, un par to nav jākariņķējas, ja mēs šos te dzinumus esam aizvākuši projām, jo avena ir tāda, ka, ja viens pumpuriņš ir, tātad neaugs, viņš ir nogriezts, tātad viņi uzreiz citu pumpuru uz augšu, jādod spēku, lai augtu, ja, tātad citi saaugs. Protams, šī te aveņu dzinumu muša, tāpat kā arī kiršu muša un citas mušas, visas pa ziemu ir augsnes virskārtā pārziemo, tā saucamajos pupārijos. Tas ir kaut kur 10 centimetri dziļumā. Tātad, ja mums ir irdināšana augsnes, ja, tātad arī kaut kādi iziet uz augšu, ja kaut ko var saņemt šie te plēsīgie, derīgie kukaiņi, kaut ko izlietot uzturā, kaut ko var putni izlasīt, ja tādā veidā viņiem tiek traucēta šī te paslēptuve, ja, kur viņi ir noslēpušies augsnē. Ja tur ir aizaudzis un avenājs, protams, tad ir grūtāk tikt ar to galā. Vēl, protams, var likt un iesaka rakstos dzeltenās līmlapiņas. Tagad ir pieejamas gan dzeltenas līmlapiņas, gan parastas lapiņas, ko var ar līmi noklāt, bet ņemiet vērā, ka, diemžēl, derīgie kukaiņi arī tur var pielikt, ja. Viņi tā kā nav vēl gājuši skolā, nezin, kuri, un viņi vispār nezin, ka mēs viņus esam sadalījuši gan derīgajos, gan kaitīgajos. Par to viņiem nav nejausmas. Bet ja jūs apmēram zinat, ka jums tur ir, piemēram, problēmas katru gadu ļoti daudz, tad kaut kas taču ir jādara, ja, lai nebūtu vēl vairāk. Te būtu jāatcerās, internets tagad ir mūsu draugs, visi ar internetu draudzējas. Būtībā katram šim te mūsu saucamajam kaitēklim ir savs kaitīguma slieksnis. Tas nozīmē, ja mēs vienu ieraudzījām, atpazinām, ak, tu kaitīgais sitīši tevi nos, tas nebūs tas īstais variants. Tātad ir, ja viņus vairākus redzam, ja jau tā kā, tātad esam apskatījušies internetā, piemēram, cik tur uz augu šie kaitēkļi jau skaitās, ka patās var viņi ņemt virsroku, ja?
tad jādomā, kā ar viņiem galā tikt. Bet ja tur 1, 2, 3, šajā gadījumā izgriezīsi, novāksi projām ar visiem kāpuriem, nekas tur tālāk invāzija nekāda nesāksies. Tālāk man ir zemeņu ziedu smecernieks. Šis ir, smecernieki vispār ir daudz, ir lielāki, ir mazāki, ir melnāki, gaišāki, ļoti daudz viņu sugu ir smecerniekiem. Būtībā kaitēklis ir gan tā vabolīte, kam ir tāds snuķītis uz priekšu, droši vien no tā arī tas nosaukums. Un kaitīgi ir viņu arī tātad kāpuriņi, kas izšķiļās no oliņām. Ja ir zemeņu stādījums, kas ir vecāks, nav jauns tikko iestādīts stādījums, tad visticamāk, ka būs tie smecernieki. Ja ir jauns stādījums, tad, protams, var nosakt ar agrotīklu, tātad agrotīklu neņemt nost un tādā veidā smecernieki no citurienes nepiekļūs klāt. Bet, ja jums būs tātad vecāks šis stādījums, protams, ka kāds smecernieki arī turpatās augsnes virskārtā pārziemo, visticamāk, ka viņi tur būs, tātad ko darīt? Tur ir tā, ka visi grib, lai agrāk zemenes ienāktos, lai agrāk būtu raža un tā tālāk, un šajā laikā bieži pie mums ir arī salnas. Smecernieki kā var atpazīt, vai salna vainīga, vai tas smecernieks vainīgs? Tad, kad ir salna, tad ir atvēries ziediņš un viducītis viducītes melns, viducītes melns, tā kā augšējā šī te putekšņa lapu daļa melna. Bet, ja ir smecernieks vainīgs, tad tur ir ziediņš nav atvēries, uzplaucis pirmais. Un viņam tur, kur sākas pats ziediņš uz kātiņa, ir tāds kā dūrumiņš, viņš iegrauž to pumpuriņu, un tad iekšā iedē savas soliņas. Un pēc tā var atšķirt, šis ziediņš jau ir tāds kā caurumiņš, dūrumiņš kātiņā, tad tas ir smecernieks, Ja tāda nav un zieds ir uzplaucis viducis melns, tad tās ir augstuma bojājums. Smecerniekiem arī tātad rušinām augsni, var norušināt, vēl var... Viņi parasti tur ap ziediem arī kaut kur rāpo pa lapām. Tātad var, ja tās ir jaunās ābeles, starp citu ābelēs arī smecernieki, var no rītiem šīs vaboles ir diezgan mazkustīgas. Tātad no rītiem, lai pārliecinātos, vai mūsu stādījumā ir vai nav smecernieki, var paklāt apakšiņā vienalga vai celofāna kulīti vai drēbi un pakratīt šo krūmu. Būs smecernieki, viņi izkritīs. Bet ar rokām tā salasīt jūs nevarēsiet, jo šī vabole, tāpat kā Kolorado vabole, ir diezgan viltīga. Ja tu viņai pieduries, viņa uzreiz ir kājas gaisā un kaut kur nokrīt. Ja tu neesi tik ātrs, neesi paspējis satvert, pēc tam viņi ieraudzīt, kur viņa palika, ir sarežģīti. Viņi tāpat kā ādata siena kaudzē pazudusi. Lūk, tātad šī te vabolīte un kāpuri, ir pielāgojušies šim skaistajam laikam, ziedēšanas laikam. Tātad vēl, protams, varbūt esat dzirdējuši, varbūt arī paši lietojat, iesaka pret smecerniekiem šos skuju preparātus vai tieši skujas, kaisīt egļu skujas, starp zemeņu stādījumiem. Šī smaka nepatīk. Arī ožamais spirts atšķaidīts nepatīk, smecerniekiem. Tā kā domāju, ka tādā veidā ar viņiem kaut kā tikt galā. Anita, es to līdz beigšu. Bet, ja tev gadienā ir vēl kaut kas bez zemenēm, piemēram, aveņu uzbrucēju, jo zemenes jau tagad tāpat neviens nepērk. Aveņu zemeņu smecernieks vispirms ir pa zemenēm dzīvojis, un tad viņš smuki aiziet uz avenēm. Ja nav zemeņu, tad viņš arī avenēs arī dzīvo. Viņš vienmēr par sevi māk parūpēties. Kaut mēs tā mācētu dzīvē, klausies. Tieši tā. Labi, vispār mums ir laiks beidzies, bet ja ir kāds jautājums, bez kura jūs aiziesiet nelaimīgi, prom no šejienes, neuzdodot Anitai, tad drīkst tagad nenormāli ātri uzdot, bet vispār Ausmai. Tev nosauc par Anitu. Nekas. Personīgi tas nebija. Vienkārši man abas patīk, gan Ausmas, gan Anitas. Par Anitu gribēja mamma kādreiz pirmo vārdu iedot, bet tētis izvēlējās otru vārdu. Es gandrīz kā tavs tēvs, Labi, meitenes, jūs zināt, ka tas ir kaitīgs, ko jūs dzerat?
Bet palīdz pret smecerniekiem, pareizi? Ja tu ar Red Bull aplaist savas zemenes, tad vismaz smecernieks viņus taču neēdīs. Bet vai jūs gribēsiet? Jā, nu labi, prozīt. Labi, liels paldies. Ikdienā tevi, kur var satikt, ja gadienā kaut kas tāds zem 4 acīm paprasāms? Bulduru tehnikums. Tu esi pasniedzējs, kurš vada arī kursus tiem, kuri grib kļūt gudrāki jau, kad diploms ir kabatā, tā kā vakaros? Taču ir laika pa laikam arī tāda saucamie tālāk izglītības. Jā, ik pa laikam arī tas ir, jā. Super. Liels paldies, Ausma, tev. Ar aplausiem pavadām Ausmu Jaunžieku arī.